jau salīdzinoši drīz pabeigsim ārā fasādes stiklojumu un strādājam pie ieejas mezgla stacijā. Tas, kas pirmajā fāzē būs stacijas galvenā telpa, lai arī viņi neizskatās tāda pompoza un iespaidīga, šobrīd gatavojamies jau flīzēšanas darbiem, ir samontēti pirmie iekārtie griesti, inženieru tīkli un inženieru sistēmas jau tuvojās noslēgumam, esam diezgan gatavi. Mēs bijām plānojuši pabeigt visus fasādes stiklojumu darbus, un, kā redzam, tad rietumu pusē tie jau ir pabeigti, un šajās dienās pabeigsim arī pēdējo segmentu austrumu pusē, un tad faktiski varēsim teikt, ka jumts un fasāde būs jau samontēta, vēl paliks tikai, pilnā noslēgšana, hermetizēšana un ielīmiņošanas darbi. Mēs šeit nodrošinām tikai jumta fasādes pilnu pabeigšanu, tā lai šī ir noslēgta droša telpa un, protams, tās inženieru sistēmas, lai nodrošinātu šīs telpas uzturēšanu. Šobrīd mēs redzam, ka mēs esam faktiski pabeiguši visas pasažieru nojumes, metāla daļas savilkti ar inženieru tīkli. Tad, kad mēs pabeigsim galvenos tādus smagos darbus, tad mēs vēl uzliksim tādu stikla maliņu, lai pilnībā nosegtu šo te platformu. Esam ieklājuši flīzes, esam notestējuši, ka uzlejot ūdeni, apavi faktiski neslīd. Šī ir viena no tehniskajām telpām, kas redzam sūkņu staciju, kas nodrošina dažādu veidu siltumu un ūdens apgādi visai stacijai. Vēl viena iekārta, kas nodrošina stacijas drošumu, dīzeļa ģenerators, ceru, ka nekad nebūs jāieslēdz, bet tas spēja nodrošināt stacijas minimālu visu iekārtu darbību, tās, kas nepieciešams, ārkārtas situācijā. Tad šobrīd atrodamies stacijas elektrības galvenajā telpā sadalnē, kur faktiski šeit ienāk 10 kV, 10 000 volti. Tur aiz sienas ir 2 transformatori, kas pārveido šo elektrību uz 400 voltiem, jeb 3 fāzu elektrību, kas savukārt tiek padota jau uz gala iekārtām to darbības veicināšanai vai nodrošināšanai. Lūk, un līdz ar elektrības parādīšanos mums jau kā pasūtītājiem ir svarīgi, ka mēs pārējam no tāda būvdarba izpildes stadijas jau pludeni darboties spējīgā stacijas stadijā, un tas nozīmē, ka mēs kā pasūtītājs arī jau redzam to rezultātu. Mūsu vīzija, mērķis, projekts ir dzīvot spējīgs. Sākot jau saprotam, ka elektrības piegāde nozīmē ne tikai spēja pieslēgt iekārtas, bet arī spēja vispār stacijai kopumā funkcionēt. Jā, un ļoti svarīgs ir šis termiņš, jo mums visiem kopā jāstrādā tā, lai līdz šī gada beigām stacija būtu pilnībā pabeigta, līdz augusta beigām būtu būtisko darbu pabeigšana, kurš šis ir viens no tiem darbiem un ejam pareizā virzienā un visi pārējie darbi secīgi, tad ir lielāka garantija šo darbu pabeigšanai laikā.